Esiet sveicināti! Šodienas temats – vienkāršs veids, kā iegūt vairāk informācijas sarunas pārunu laikā. Šī ir vienkārša metode, kas nostrādā aptuveni 80% gadījumu un līdz ar to uzskatām pa diezgan efektīvu. Kā tas notiek? Notiek pārunas un, piemēram, cilvēks, ko jūs runājat, piemēram, tas ir darbinieks, jūs runājat par kaut kādu konfliktu situāciju, viņš jums izklāsta visu, kas un kā ir bijis, un tajā brīdī viņš it kā visu ir pateicis, un jums šķiet, ka tomēr kaut kas tur vēl ir vairāk. Tā vietā, lai uzdot kaut kādus jautājumus, atvērtos jautājumus, uzvedinošos jautājumus, vienkārši skatieties viņām acīs un klusējiet. Klusējiet 3 līdz 5 sekundes. Maksimālā gadījumā tas, ko jūs drīkst pateikt, ir un. Ja jūs domājat, ka tas ir muļķīgi, mēģiniet sevi atcerēties kaut kādās universitātes vai vidusskolas laikos, kad jūs atgriezāties atpakaļ mājās vēlāk no diskotēkas un mamma, tēvs, vecāmam vai vienalga, kurš prasīja, kur tad tu biji, un jūs sākat stāstīt, un viņi sāk ieturēt šo efektīvo pauzi. Protams, ka daudzi salūst zem šī spiediena. Tātad, ja vajag dabūt vairāk informācijas, un jums liekas, ka cilvēki neizstāst visu līdz galam, ieturiet pauzi 3 līdz 5 sekundes vismaz, skatāties cieši acīs, maksimāli pasakiet vienu vārdu. Un, lai veicas, līdz nākošajai reizei!